Tad Misters Fogs steidzīgi izgāja uz ielas un apstādināja kebu. Fogs apsolīja keba kučierim samaksāt 100 mārciņas, ja kučieris pēc iespējas ātrāk aizvedīs viņu uz klubu Reformas. Kad Misters Fogs sēdēja kebā, viņš pēkšņi saprata, kādā veidā viņš kļūdījās aprēķinos. Viņš brauc apkārt pasaulē uz austrumiem, tāpēc viņš ieguva 1 dienu. Ja viņš brauktu uz rietumiem, viņš 1 dienu zaudētu. Beidzot, kebs apstājās pie kluba. Fogs izlēca ārā un uzskrēja augšā pa kāpnēm. Inženieris Adams, skolotājs Kelvins un citi kluba biedri sēdēja tajā pašā salonā, kur pirms 3 mēnešiem viņi noslēdza derības ar Phileasu Fogu. Visi skatījās uz sienas pulksteni. Kad Phileas Fogs parādījās durvīs, pulkstenis rādīja precīzi bez ceturkšņa 9. Visi bija ļoti pārsteigti. Phileas Fogs bija apbraucis apkārt pasaulē 80 dienās. Viņš uzvarēja derībās un saņēma no kluba biedriem 20 000 sterliņu mārciņu. Bet tas nebija galvenais. Galvenais – tagad viņam bija skaista sieva, kuru viņš dievināja.